Vai, drauzni, tik foršs laiks, ka varētu iziet paskriet. Bet zini ko, es tev izstāstīšu pasaku. Es tev izstāstīšu pasaku par Lauri un 42 kilometriem. Redzi, reiz sensenos laikos kādā tālā karaļvalstī vārdā Latvija karalis Edgars izsludināja lielo pārbaudījumu. Nosauc to par Rīgas maratonu. Un uzvarētājs varēja iegūt ne tikai slavu, bet arī princeses roku. Nu tad cītīgi pieteicās tāli censoņi no tālām zemēm. Ziņas par to aizgāja pār Treideviņiem kalniem un Treideviņām lejām. Un starp visiem šiem drosminiekiem bija arī Lauris. Lauris bija vienīgais tēva dēls, kurš nebija īpaši apdāvināts ne ar sportiskajām dotībām, ne ar izturību, nebija arī īpaši sagatavojies, viņam nebija arī īpaši plāna, vienkārši ideja, ka gan jau saies. Un pēdējo reizi Lauris bija skrējis relatīvi nesen pāri luksofora zaļā signāla pēdējiem 3 zaļajiem cipariem. Protams, ka Lauris izdomāja, ka viņš varētu arī nedaudz izkustināt savus kaulus, bet pēc pirmajiem pāris skrējieniem saprata, ka nebūs gan. Un tad kādā dienā, kādā no šiem te mēģinājumiem, kad nebūs gan, viņš mežā sastapa ragani. Labi, parkā. Un raganis teica, bez šī tu līdz galam netiksi. Un iedeva viņam artefaktu. Jā, artefaktu. Un artefakts saucās Huawei GT Runner 2. Kā raganis teica, tas ir viegls, gandrīz nejūtams uz rokas, metāla korpus, titāna detaļas un uzbūvēts tā, lai skrienot netraucētu, bet palīdzētu. Tāds, kā radīts tikai vienam uzdevumam – skriešanai. Lauris nedaudz nobrīnījās par šādu dāsnu ragaņa dāvanu, jo tajā brīdī viņš neizskatījās pēc ragaņa, viņš izskatījās vienkārši pēc vietējā gopņika. Un tad raganis turpināja, šis tev rādīs ceļu pat tad, kad pats apmaldīsies. Lauris, protams, sākumā neticēja, bet tad viņš izdomāja izmēģināt un sāka skriet starp ēkām un skriet zem tiltiem, vietās, kur ne tikai pazūd signāls, bet arī saule neiespīd. Un tad raganis pateica vēl ko. Kaut ko, kas izklausījās pēc pilnīgākās pasakas. Šī ierīce tev kalpos vairākus maratonus. Lauris pasmējās, bet izrādās, ka raganis nebija melojis. Redzi, šis artefakts varēja izturēt vienā piegājienā teju nedēļu, bet, protams, ka Lauris jau neskries nedēļu, viņš taču nav kaut kāds ķertais skrējējs. Bet tu patestē, dēls, patestē, un mēs satiksimies pēc nedēļas. Kāds laiks pagāja, Lauris jau bija aizmirsis par tikšanos ar ragani, bet artefakts tīri labi patika un tika nēsāts un tika lietots. Un tad nedaudz vairāk kā nedēļu vēlāk, atkal parkā, Lauris pēkšņi satika ragani. Jaunais censoni, kā cik reiz jau esi lādējis? Jautāja raganis. Lauris paskatījās baterijā un izrādās, ka nebija nemaz notērēts tik daudz. Apmēram 20% vēl bija palikuši, un Lauris jau īsti nebija baigi tur skrējis, vienkārši ikdienā normāli lietojas artefaktu. Bet es tev tagad pastāstīšu vēl pāris lietas, kuras, manuprāt, ir svarīgākās, teica raganis. Un ragaņa prāt šeit sākās īstā maģija. Tas izrādās ne tikai rāda datus, bet tas arī tevi vada. Tas tev parāda tavu tempu, sirds ritmu, finiša prognozi un pat atgādina, kad ir jāuzņem enerģija. Nav jau tā, ka Laurim tas būtu baigi ikurāti svarīgi. Būtībā tas pat sāka izklausīties kā tavs maratona treneris. Tikai bez ķērkšanas un bļaušanas tev virsū, ka tu esi lumpis un lēveris un ka tu nevari vairs pavilkt kājas un ka tev ir jāturpina pāri saviem spēkiem cīnīties līdz beigām. Bet tāpat laikā, kā jau katrs treneris, tas vienmēr zina labāk. Un tad Lauris sāka vairāk un nopietnāk trenēties. Nevis vienkārši skriet. Intervāli, slodzes zonas, atjaunošanās laiki, lietas, kuras tika ņemtas vērā. Pat lietas, par kurām īpaši vispār kādreiz neaizdomājies. Tās pamazām sāka kļūt svarīgas. Un viss bija balstīts datos, nevis sajūtās. Un tad pienāca diena. Pienāca diena, kad citi skrēja pārāk ātri, citi izdega, citi pārāk lēnu un padevās, bet Lauris skrēja, kā pulkstenis teica. Un beigās
Lauris tika līdz finišam, bet ne pirmais, bet arī ne pēdējais, bet pirmo reizi. Ar sajūtu, ka Lauris kontrolēja skrējienu, nevis skrējiens kontrolēja Lauri. Un par princesi, tas vēl ir procesā, bet vienu Lauris saprata. Skriešana nav tikai par to, cik ātri tu vari skriet, bet cik gudri tu to vari darīt. Labi, viss tas īstenībā beigais bullshits ursiņa. Lauris viņš skrēja maratonu, kā. Vienkārši pavazājās apkārt, krājot savus soļus un klausoties padomos, kā atpūsties, kā regulēt savu miegu un tā tālāk. Bet jebkurā gadījumā par artefaktu Lauris, kurš, ja tu nepamanīji, biju es, bija ārkārtīgi priecīgs, jo lūk arī ir šis te artefakts vēl joprojām uz rokas, kas bija interesanti, ka tam nāca kārbiņā arī 2 siksniņas, viena pīta un otra jāursiņ šāda te silikona, kur arī tev garšo, bet nav tik viegli apēdama, vai ne? Kopumā jau glīts, viegls, nav vārdam vietas, spēj arī, ja gadījumā, piemēram, tu izmantos to maratona skriešanā, arī tagad ar curveli lietotniem curve veikt maksājumus. Tātad, ja gribēsies maratona starplaikā ieskriet vietējā latiņā vai topiņā vai LVT vai kas tur būs tev pa ceļam vai riņčikā, nopirkt sev kādu želeju enerģijas atgūšanai, ar šo teorētiski var to izdarīt. Un attiecīgi, kopumā par šo cenu šis ir ļoti viegls pulkstenis, tu iegūsti 2 siksniņas katru nesāšanai, kā tev patīk, un tā otra pītā netik ļoti patīk tīri saglabāšanas ziņā, jo tā ātri sasmērējās, un tad ir jāmazgā un jāžāvē, un tad atkal tikai var lietot. Šī silikona baltā ir maķenīt glītāka un arī praktiskāka, bet kopumā es ceru, ka tev šī pasaciņa par manu maratona skriešanu patika. Man vairs nav ne ceļgalu, ne locītavu, ne izturības, nekā, lai to darītu, ne arī pacietības sekot trenera visiem iestatījumiem vai norādēm, kā pareizāk skriet, bet ja tu tiešām esi nopietni nolēmis trenēties, tad šis ir viens sasodīti labs vērķis, kurš nemaksā roku un kāju. Ar to tad arī šajā video viss. Paldies, ka noskaties, paldies, ka biji kopā ar mani un Ursu šajā pasaciņā. Ja tev nepatīk, ka tevi ceļ, un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!